Sveicināti! Tātad atkal aizmirsu izslēgt atgādinājumu telefonā, kad jāiet nogurt. Sveicināti, tēmo Santa, un kādu laiciņu atpakaļ es uztaisīju savu Instagramu, tāpēc, kad man vienkārši besīlīgi lietas Santas Instagramā, jo Santas Instagram smird. Abi divi viņas Instagram smird, būsim precīzāk. Jā, un jūs man prasījāt jautājumus Instagramā, jo, labāk jautāt man, nevis Santai, jo for obvious reasons. Tātad, vai tev patīk kāds zēns? Tu domā, tā kā šajā dzīvē kaut kas patikt? Interesantākais tavas dzīves notikums. Vienreiz Santa aizgāja prom kaut kur, un tā viņa nebija veselu dienu mājās. Labs. Kāds tev ir telefons? Man nav telefons, priekš šī video es nozagšu Santas telefonu. Man patīk šīs kaķis. Bet tā man nav telefons, tāpēc, ka es nezinu, kāpēc, lai es sazinātos ar citiem cilvēkiem, es esmu stulbi. Ko tu domā par nāvi? Tā kā man nāve īstenībā patīk, man liekas, viņa ir ritīgi jauka un tāda mīļa un galīgi nav iedomīga, tāda, kāds bija domājusi. Vai tu vecākiem stāsti visu? Vecākiem cilvēkiem? Nē, man liekas, viņi ir ļoti čadži un vienkārši nesaprot lietas. Es īstenībā paši nerunāju ar cilvēkiem. Emo, Santa, tu mācies skolā? Nē, es parasti mācos skapī. Parādi savu kosmētiku. Es zinu, ka tas nebija tas, ko tu biji domājusi, bet man vienalga. Kāds ir tavs hobijs? Es parasti pienāku tevi pastaigāties uz mežu un ceru, tur salas daudzas skujas. Un tad, kamēr Santa guļ, viņai bāž ausīs skujas. Tas man liekas jautri. Vai tu vari 3 vārdos aprakstīt savu dzīvi? Ja vari, tad kādos? Pelēka, drūma un nevajadzīga. Kāds ir tavs dzīves moto? Jā, man nav dzīves moto, jo tā kā dzīve nav forša, un tad kāpēc tad būtu moto? Žēl, man ir nāves moto, tie man ir daudz, jā. Kādu dziesmu tu gribētu, lai atskaņo tavās bērēs? Man būtu vienalga, jo es negribu, lai kāds nāks manām bērēm, jo man nepatīk cilvēki. Kāda bija tev pirmā doma, kad tu piedzimi? Man bija tāds, what the fuck, kāpēc? Cik daudz draugu tev ir? Es tā kā pirms tam nezināju, kad ir tāda lieta kā draugi. Un tad es domāju, cik kaut kas jauns, un tā kā ir tie fidget spinneri, un tur vēl kaut kas tagad draugi. Bet jā, man nepatīk tie trendi, man nav tādi. Vai tavi vecāki arī ir emo? Emo, Santiņ, nāc ēst. Nē. Saģērbies meitenīgi un pasmaidi. Bounce, 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 bounce. Bounce in the motherfucking house. Mo bounce in the motherfucking house. Bet smaidījuši nemāku, piedod. Tev ir daudz draugu. Es saku, ka es nesakoju trendiem. Pastāsti mini story time. Es vienreiz gāju pa mežu, es paklupu, es nokritu, man bija tāds, es nokritu, tā kā man zinu bija tās elpa, man bija tāds, fuck yeah, un tad man palika labi. Kāda ir Emo Santas sapņu istaba un dzīve? Sapņu istaba būtu vienkārši melns skapis un dzīve. Sapņu dzīve. Kā tev šķiet? Tu esi kādam dzīvē svarīga? Kādu tu iedomājies savu emo vīru? Es ceru, ka es neesmu vienam svarīgi. Nē. Tev patīk Santas stils? Stils? Santai un stils? Ok, paldies, ka skatījāties, un es ceru, ka mēs vairs netiksimies, bet nu gan, ka mēs tiksimies. Atā. Nē! Viņš pat neiešķīt vēl tālāk. Lucky.